Nu tā, laba dieniņ, dārgie skatītāji. Pirms es turpinu Viķiku, palūkšu visus tos, kuri karājās vēl dandāļu galā. Pāterim, respektīvi visiem, kuriem zemāk 18, mazliet tā kā, papisās prom no ekrāniem, 5 sekundītes. Пошла нахуй, Да пошла ты, Es esmu dirs. Karoči, tā es pauzīt tagad. Izdomāju, atvēršu ziņas palasīšu. Un pirmā ziņa nepatīkams incidents Rīgas sabiedriskajā transportā. Cik nepatīkams, var ierēkt, bet. Iedomājies, tu stāv, tagad gaida autobus, piebrauc autobus, kaut kur pie pieturas vai ne pie pieturas, vai mazliet nos no pieturas. Tu tagad šoferim piebungā, lai viņš tājas durvis vaļā, zin kā, tu tā kā latviski, viņam jautā, bet viņš tev atbild krieviski, tu viņu saka, runā latviski, es nesaprotu, pašla nahuj, bet tev pasūta brutāli nahuj, Ej, tu nost, tā ir Sarmīte, kur ir saskārusies ar šādu negadījumu, starpgadījumu. Nepatīkamais incidents noticis pirmdien 19. maijā, 49. maršruta autobusā uz Ķengaragu. Tad palūdzot šoferu attaisīt priekšējās durtiņas vaļā. Šofers atbildēs esot krieviski, ko viņš atbildēs, tas nav teikts, bet tad, kad Sarmīte esot palūgus runāt viņu latviski, tad sauksim viņu par, Pētera onkulu, šofers Pēters esot pateicis pašla nahuj, pasūdīs. Sarmīte, protams, palikus uz pauzītes ir, viņai varbūt pārklausījusies. Viņa domāja, tur tālāk kaut kā 2 bomāri, viņi tur savā starpā runā arī kaut ko lamājas. Viņa tā kā pārjautājas šoferim, tu, tā kā reāli sūti man nahuj, viņš saka, tā pašlā tajā, pašlā, nebrauks tu šodien sabiedriski, uz šagā kājām, paskaties, cik tu, 100 kilogramu tīrsvarā, sportojā, ņem nojas un šagā, līdz Ķengaragam, zin kā, un aizbrauc projām, protams, Sarmīte tur ņēmus, telefonu uzreiz augšā ir un sākus tur filmēt kaut ko, taču Pētera onkuls vēl ir sācis pozēt, karoči, tāds kadrs ir bijis. Nezinu, komentārus nevarēja atrast, tur varbūt laika parādīsies, varēs pat iemēl ierēkt, bet katrā ziņā cilvēki esat uzmanīgi, priekšējās durtiņas šoferim nevajag prasīt, lai ver vaļā, un nevajag latviski arī jautāt. Tu runā krievi, ja tu zini to krievu valodu, tad labāk prasa krieviski jau laicīgi, lai nebūtu kaut kāda tāda starpgadījuma, tāda dienas jaunumi.